Saskaņas līderis Jānis Urbanovičs strīda karstumā Ušakovu mēģināja pārliecināt, izmantojot necenzētu leksiku. Viņš fiziski uzrāda, kas viņš runās pētījums. Nu visiem, vispirms video rinda, visa video. Es nevaru vairs mainīt. Tāpēc, ka es nevaru vairs mainīt. Viņi tur saprasīs. Kur viņš ir? 61. rindā. Varat nosaukt 3 konkrētus punktus, pie kuriem tagad strādājat? 3 konkrētus punktus. To es nesmagātos tagad uzreiz atbildēt. Par visam punktiem mēs strādājam. Konkrēti? Varbūt es neesmagātos pašlaik tā konkrēti pateikt kaut ko. Tad šobrīd nestrādājat pie savu solījumu izpildes? Kāpēc ne? Es solīju. Tad pie kādiem solījumiem jūs strādājat? Tā, teiksim tā. Varam pauzīt. Svetlāna Leitāne, Andris Jasinskis, LN. Un Kabano kungam pieder tas teiciens, kas man visvairāk sakaitināja. Un tas bija tāds retorisks jautājums no tribīnes, vai tad tiešām tad mēs arī 11. un 18. novembri tad vispār varbūt slēgsim ārā no svinamo dienu saraksta. Un tas gan pieder Kabano kungam tas teiciens, kad ar laiku jā. Un zinot to fonu, kāds vispār šobrīd valda sabiedrība attiecībā pret, prokrēviski noskaņotiem politiskiem spēkiem, tad man bija pilnīgi skaidrs, ko Kabano kungs ar to domāja. Ko jūs ar to domājāt? Ziniet, man šķiet, ka šajā saspīlētajā gaisotnē tas bija diezgan sarkastisks, humoristisks izteiciens no manas puses. Šāds humoristisks izsauciens, jūsuprāt, ir pieļaujams par šādu tematu? Ziniet, man šķiet, ka vispirms jādod jautājumu deputātiem. Pretrunīgais valdības veidošanas process izprovocējas aktivitātes, kuras citos apstākļos ļoti ticams, ka paliktu bez lielākas uzmanības. Sākotnējais apsolījums veidot valdību ar Saskaņas centru un vēlākais atteikums to darīt starmešu gaismā licis izvilkt divvalodības jautājumu, nepilsoņu tiesības un apgalvojumus par etnisku diskrimināciju. Uz šīs nots Saskaņas centrs rīt rīko piketu pie Saeimas. Un uz šīs nots tūkstoši krieviski runājošo dosies parakstīties par krievu valodu kā otro valsts valodu. Kas veido šo noskaņojumu un vai savu roku pielikuši arī Saskaņas politiķi, skaidroja Inga Šņore. Par to, ka Saskaņas centra politiķiem ir 2 sejas, viena latviešiem, otra krieviem, runāts jau sen, bet sarežģītais valdības veidošanas laiks to pārliecinoši pierādījis. Tad mums ir morāls tiesības šādi teikt. Ziniet, lai cik par mums nebalsotu, lai kaut 51%. Jūsu taisnībai šajā valstī parlamentāras izejas nav. Un tātad vajag pārtraukt dialogu. Un tad ne tikai mēs cilvēkus sauksim uz neparlamentārām aktivitātēm, bet paši tur piesim. Otrs līderis Nils Ušakovs drīz pēc tam apgalvoja, ka neplāno nekādas aktivitātes. Toties paziņojums par koalīcijas veidošanu bez Saskaņas centra atrāva maisam galu vaļā. Tika izvilkta etniska kārts un šobrīd, jo īpaši krieviskajā vidē valda sauklis neetniskai diskriminācijai. Drošības policija gan to sauc par izdomātu iegānstu. Šis formulējums etniskā diskriminācija ir aplams formulējums, un mēs nevaram teikt, ka Latvijā pašlaik notiek etniskā diskriminācija. Saskaņas centrs mēģina stāstīt, ka visa šī notikumu ķēde nav viņu vadīta un vispār viņi nemaz negribot etniska rakstura konfliktus. Vispirms parādījās Vladimira Lindermana un Jevgeņija Osipova vadītās biedrības dzimtā valoda paziņojums, ka Latvijas krieviem mestais izaicinājums nedrīkst palikt bez atbildes. Viņi uz šī viļņa mudina parakstīties par krievu kā otru valsts valodu un grib rīkot manifestāciju, lai pulcētu 10 000 cilvēku. Bet Ušakovs paziņo, ka Saskaņas centrs ir kategoriski pret Lindermana kompānijas aktivitātēm. Bet pašam Lindermanam droši vien kāds ir teicis ko citu. Mūsu attiecības ar Saskaņas centru es varu raksturot kā tādu labvēlīgu neutralitāti.
Lindermans, lai arī gaužām negribīgi, tomēr atzīst, ka ir ticies ar Urbanoviču. Jūs ir redzējuši kopā ar Urbanoviču Vecrīgā kafejnīcā? Varbūt mēs pusdienojam. Kopīgās pusdienošanas mērķis tad bija vienkārši apmierināt izsalkumu, jeb arī kaut ko pārunāt? Esmu ne tikai man ir ne tikai sabiedriska organizācija, sabiedriska darbība, es esmu arī žurnālists un dažreiz man interesanti uzzināt, kāds politikas doma par šīs dienas situāciju, politisko situāciju. Tad tāds bija šīs tikšanās mērķis? Nē. Nejauši mēs viena kafejnīca, varbūt, vai tas nevar būt. Dienu vēlāk lielajās Krievu avīzēs publicēts vienāds aicinājums vērsties ar vēstulēm pie valsts prezidenta, lai nepieļautu valdību ar Nacionālo apvienību un pateiktu neetniskai diskriminācijai. Kā tas ir saistīts ar Saskaņas centru, Urbanoviču un Ušakovs, katrs saka kaut ko citu. Vai tas notika ar Saskaņas centra ziņu? Absolūti. Jūs izmantojāt mēdījus, lai paceltu? Nē, mēs zinājām, ka mēdīju vadītāji, žurnālisti sanākuši kopā. Viņi mūs informēja, ka viņi gatavojas to darīt, un mēs teicām, tā ir laba ideja. Tā nav saskaņota akcija? Nē, tā nav saskaņota akcija. Pēc tam, kā turpinājums iesāktajam kursam, parādījās līdzīgas idejas plakāti uz Rīgas afišu stabiem. Par jaunumiem Rīgas ielās steidzīgi pirmais paziņoja Saskaņas centra līderis Ušakovs interneta vietnē Twitter. Un neaizmirsta piebilst, ka tā nav partijas aktivitāte. Līdz visbeidzot pirmdien izsludināts paša Saskaņas centra rīkots pikets pie Saeimas. Un tas viss liek domāt par ļoti mērķtiecīgu un saskaņotu rīcību ar atšķirīgu skaidrojumu latviešu un krievu auditorijām. Tas, ko es saņemu zvanu uz pastu un cilvēku strīpām nāk, tāda situācija, tik uz protestiem gatava situācija nav kopš 90. gadu sākuma. Un to nav izdarījis Saskaņas centrs. Nepūtiet pīlītes, lūdzu. Viņam nevar nepiekrist. Nemākulīgi vadītais valdības veidošanas process bija radījis cerības, kuru nepiepildīšanās daudziem Saskaņas centra vēlētājiem radīja lielāku vilšanos nekā jebkad iepriekš. Kas attiecas uz objektīvo situāciju, es pazīstu ļoti daudzus krievalodīgos. Viņiem nav tāds vēlēšanās iziet ielās un protestēt un balsot par otru valsts valodu. Viņi ir pieraduši un daudz zina latviešu valodu, un tas viņiem ir normāli, ka ir valsts valoda un nekādu otru nevajag. Bet politiskā situācija var izprovocēt šo mierīgo dzīves tecējumu, un ļaudis, kuri nekad nav plānojuši atbalstīt otru valsts valodu, tagad parakstīsies protesta dēļ. Viens no riskiem ir, ka vēl mazliet pielejot eļu ugunī, pastāv pavisam reāla iespēja savākt vajadzīgo parakstu skaitu, lai Satversmes grozījumus par otro valsts valodu virzītu tālākai skatīšanai Saeimā, un ja tā ideju noraida, šo jautājumu būs jāizlemj referendumā. Lielās vilšanās idejas kultivēšana ir pateicīga, lai iesētu jebkādu sēklu, tostarp etniskas diskriminācijas ideju. Ir jāapzinās, ka Latvijā krievu valodā rakstošie un raidošie mēdīji zināmā mērā ieņem sabiedriskās organizācijas funkcijas. Viņi spēj veiksmīgi mobilizēt cilvēkus rīcībai. Es domāju, ka šajā gadījumā nav jārunā par diskrimināciju, šajā gadījumā ir jārunā par efektīvas līdzdalības principu. Proti, ka arī mazākumam ir dota iespēja piedalīties politikas veidošanā un politikas īstenošanā. Saskaņas centra līderi ir teikuši, ka viņu mērķis nav pretnostatīt krievus un latviešus. Tikmēr Saskaņas centra deputāts Valērijs Kravcovs internetā sludina, ka nacionālisms ir Latvijas nāve. Jūs ar kaut ko esat mazāk radikāli nekā, piemēram, Jānis Iesalnieks? Es domāju, ka mani uzskati nav radikāli, bet vienkārši es esmu principiāls cilvēks. Es domāju, ka jā, kā Iesalnieks no eiropeiska uzskata, jā, viņš ir radikāls. Bet jūs ne? Nē, es neesmu. Kā rīcību parlamenta priekšsēdētājs neprecizē, bet no viņa puses tās nesot nekādas kaķa spēles ar peli. Es šajā gadījumā esmu pele.
Un es gaidu, kad kaķis teiks savu vārdu. Ja? Tad arī Pele saka savu vārdu, bet šobrīd es esmu Pele. Nepilna mēnesis pirms gaidāmā partijas vienotība kongresa uzvirmojušas diskusijas par to, vai partijas vadība atkārtot būtu jāuztic tās līdzšinējai priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai. Vairāki kolēģi Āboltiņai pārmet kļūdas, kas vedot partiju uz tādu galu, kādu piedzīvoja savulaik varenā Tautas partija. Stāsta Madara Līcīta. Pērnas ar kad valkā tika parakstīti dokumenti un nodibināta partiju vienotība, no 3 pie galda sēdošajiem uz politiskās skatuves šobrīd aktīvi darbojas tikai Solvita Āboltiņa, jo drīzumā partijas kongresam vajadzēs lemt, kuram uzticēt partijas tālāko vadību. Diskusijas vienotībā izraisījusi partijas biedriem adresētā vēstuli, kur izsūtījis labklājības ministrs Ilzas Viņķeles tēvs, savulaik aktīvs politiķis Juris Galerijas Vidiņš. Viņš reaģējot uz citu kolēģu aicinājumu, neskatoties uz pieļautām kļūdām partijas vadībā pārvēlēt Āboltiņu, vienotības līderei veltījis asu kritiku. Man nepatīk Zatleru uzmešana, to es ar iekšējā sarakstē. Man nepatīk jaunu piesekšana, man nepatīk tuvredzīgu zaķa aizstāvēšana, jo vislabāk būtu bijis, ja zaķis būtu pats aizgājis no frakcijas vadītāju un būtu palicis kā ierīnas deputāti, un līdz ar to mums nebūtu reitings grāvs. Man nepatīk viņas puiciskums attiecībā uz Sprūdžu. Ja sabiedrība un ar partijas iekšējās rindās ir, man liekas, man šķiet liels atbalsts par to. Tas par Lembergu, ja? Lembergu atstādināšanu. Jā, un nevar tā puiciskums. Āboltiņa uzsver, ka viedokļu dažādībai partijā ir liela nozīme. Viņa pat ir gatava kandidēt un vadīt partiju tālāk. Par veiksmi, ko vienotībai kā varas partijā izdevies panākt, Āboltiņa sauc ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī. Tās partijas, kas ir veidojušas vienotību, vienmēr ir izcēlušās ar domu dažādību un viedokļu dažādību. Un es neredzu, ka tas ir ļoti slikti, ja partijas iekšienē diskutē, ja izsaka pārmetumus, tā skaitā arī amatpersonām. Man, protams, ir mazliet pārsteigums, kāpēc tas ir jārisina ar preses starpniecību, bet katrā ziņā es to redzu kā normālu demokrātisku procesu, kurā notiek doma apmaiņa. Bez Āboltiņas partijas vadītāja amatam ticis minēts arī premjera Valdis Dombrovska vārds, kurš jau ir paziņojis, ka nepiekritīs kandidēt, un Saeimas deputātes Lolitas Čigānes vārds. Viņa gan tik skaidru atbildi vēl nesniedz. Šobrīd es pati esmu parakstījusi izvirzīšanas dokumentu mūsu esošajai priekšsēdētājai Āboltiņas kundzei. Es arī sagaidu, ka ir ļoti normāla diskusija par citiem cilvēkiem, kas varētu arī kandidēt uz šo amatu, jo tā demokrātiskās organizācijās vienkārši notiek. Visticamāk, Āboltiņai arī turpmāk izdosies varas grožus turēt savās rokās, jo viņai joprojām pieder lielas daļas biedru atbalsts. Vienotība ir 1 gadu, un patreizēji priekšsēdētāja Āboltiņa kundze ir varēja faktiski salīdēt to 3 partijām. Ja? Un noteikti kādreiz jāmaina, bet patreiz, ja mēs salīdzināsim Latviju ar Eiropas un Rietumu valsti, vienmēr amatpersoni, partijas vadība, amatpersoni valde un valdes priekšsēdētāji, viņi mainījas, piemēram, pēc nākamā vēlēšana. Vēl šovasar Āboltiņai nepatīkamus smieklus sagādāja hokeja fani. Viņa izsilbjot, taču līdz šim viņai vienmēr ir izdevies izkļūt no nepatīkamām situācijām. Vai tas būs arī gaidāmajā kongresā, būs zināms 1. decembrī. Kongresā plānots ieviest arī nopietnas izmaiņas valdes sastāvā, to samazinot par 5 cilvēkiem. Lielāks izredzes iekļūt valdē būs tiem, kuriem pēc partijas veiktās aptaujas būs labāks popularitātes rādītājs. Madara Līcīte, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Ja ir vēl viena nelaime, nauda tiek izlietota tādām, teiksim, infrastruktūras vajadzībām, kā kanalizācija un ūdensvads, centrālie tiek ievilkti, bet līdz mājām tas neaiziet. Un tā nauda ir ierakta zemē, viņi neko nedod. Tas ir jāatbild valdībai, Latvijai. Un nevelti pēdējā tēze, ko es par šo jautājumu gribu teikt,
Nevelti Latvija divreiz jau apturēja pagājušā finansēšanas periodā. Vai tad ļoti grūti iedot vēl mazliet naudu, lai ievilkt mājās to pašu infrastruktūru? Nu tad iedodiet. Bet tas taču jūs esat Eiroparlamenta deputāts. Tas ir jūsu jautājums. Es gribētu, lai jūs tur būtu, un tad, ko jūs atskaitīsieties. Paldies, Rubik kungs, balso par manīm. Jā, es balsošu par sevi, bet tas nav Eiropas uzdevums. Tas ir valdības vietējais uzdevums. Kur jūs ielieciet un kādu jūs dabūjat efektivitāti. Un ļoti pareizi, ļoti pareizi. Es ilgi jūs visus klausījos. Paklausieties manī. Nē, ļoti īsti, Rubik kungs. Un ļoti pareizi ir tas, ka Nacionālā attīstības plānā vienīgais, ko es varu uzteikt no tā plāna, tiek paredzēts izveidot tehnoloģiskos parkus. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Viņš acīm redzot runās pret. Labrīt, kolēģi. Labrīt, klarnetisti Dalderi. Es dzirdēju no šīs tribīnes tikko jūs teicāt tāds epitets kā izsvērti, pārdomāti. Kurā vietā izsvērti un pārdomāti šie priekšlikumi ir? Es jums varu pastāstīt pārējiem deputātiem, kādā veidā Vienotība izsvēra un pārdomāja šos te savus priekšlikumus. Aizvakar manai partijas biedrinei vai biedrei Lindai Liepiņai, no kam pieder valsts KPV, zvana frakcijas priekšsēdētājs palīgs, ja jūs esat vietnieks, Edvards Smiltēns, pusotru stundu neliek nost klausuli un izprašņā Lindu Liepiņu par to, kāda tad ir nodokļi Igaunijā. Vai Linda tad pastāst? Lindai Liepiņai pēc pusotras stundas apnika viņam stāstīt, kāda ir nodokļu sistēma Igaunijā. Un lūdza, lai viņš zvana viņas grāmatvedēji, kurai algu maksā KPV biedre Linda Liepiņa. Smiltēna kungs to arī darīja, un tad 40 minūtes sēdēja uz kakla šai grāmatvedēji. Un mēģināja saprast, kāda ir nodokļu sistēma Igaunijā, kā pareizi pieņemt šo te izsvērto pārdomāto lēmumu. Kā rezultātā jūs redzat šo te tagad priekšlikumu par to, ka vai nu tā, vai nu tā. Kolēģi, KPV nepiedalīsies jūsu koalīcijas šajās te spēlēs. Es nebalsošu. Ne pa vienu, ne pa otru. Tas, ko jums vajadzēja darīt, tad, kad mēs pieņemām budžetu, Ašrādens sēdēja. Un es jau jums teicu, es sev meklēju vasarnīcu. Viņam bija garlaicīgi. Mēs sēdējām līdz 4 rītā šeit. Līdz 4 rītā. Viņš pulkstenis 11. vakarā bija Dailes teātrī Spēlmeņu naktī sēdēja. Viņam bija jāsēž te kā ķipim. Valāins pagājušo reizi, manuprāt, kuteri meklēja. SSA, kad jūs atkal gribējāt apropriācijas rezultātā veselības ministri, atvainojiet no aizsardzības ministrijas, pāršķirt 2,5 miljonus veselības ministrijai. Jūs strādājat, tas nozīmē. Es domāju, ka jūs pilnībā, absolūti nesaprotat, ar ko esat izdarījuši, ko esat savārījuši. Jūsu pamat uzdevums ir dabūt 77 miljonus valsts budžetā, ko šis te mikro uzņēmuma nodoklis varētu ieviest. 77 miljonus. Vai jūs zināt, cik ir top 5 valsts ieņēmuma dienestā parādnieki? Ir tāds... Tendem, Nēman, 38 miljonu eiro, M4U 33 miljonu eiro, Jevgeņijs Jakovļevs, 19 miljonu eiro, AVT nafta 10 miljonu eiro, te draugi jau ir, kāda jūs neesat man draugi, 100 miljoni te jau ir. 100 miljoni, jūs gribat 77 miljonus iegūt, neaiztieciet mikrouzņēmumu nodokli. Neaiztieciet rokas nost no viņa. Tēma ir tāda, ka tiem, kuriem ir veselais saprāts, Kaimiņkungs, jūsu laiks nevar. Rullis neparedz šajā gadījumā papildu laiku. Viens, nebalsojiet par šo te koalīcijas ārprātu. Kaimiņkungs, jūsu laiks ir beidzies, lūdzu, ieņemiet vietu. Jūsu laiks arī drīz beigsies, Gaudskungs. Vai jums šķiet, kā kapitāla daļu turētājiem Rīgas satiksmē ilggadīgi, ka jūs esat bijis labs, čakls, krietns un rūpīgs saimnieks? Divas atbildes. Pirmais, tas nevar būt politiskais ministrs, kurš ir nostrādājis dažus mēnešus.
kam viens no saukļiem visus pēdējos gadus bija gāzt mīlumu, kas var pieņemt tiesisku lēmumu par to, lai izvērtētu domes organizāciju vai manu rīcību. To var izdarīt tikai un vienīgais. Vai no vēlētāji, vai no atbildīgas struktūras. Tas nevar būt ministrs. Un ja mēs runājam par kaut kādu taisnīgumu, ja mēs runājam par kaut kādu pārvaldību, par kaut kādiem principiem, tas vēl vairāk nevar būt ministrs, kura, piemēram, partijas pārstāvis Mārtiņš Bondars, kas patreiz pats atrodas ar visam tiesam kraibām, kas tasta, vada budžeta komisiju Saeima, kas būtu absolūtais, pilnīgs murgs no jebkura politiska viedokļa. Kā jums šķiet, vai jūs esat bijis Čakls, krietns, rūpīgs saimnieks? Uzņēmumā, kas tagad mums ir superskandālā centrā. Kā esmu teicis, divas atbildes. Pirmā atbilde bija par to, ka ministrs nevar būt tas, kas to vērtēs nekāda gadījuma, ne pie kādiem apstākļiem. Otrais, ja mēs runājam par to, kādā veidā funkcionēja uzņēmums. Man bija viens radītājs. Tas vienmēr bija virs 80%. Tā ir apmierinātība no rīdznieku puses par sniegtiem pakalpojumiem, kas kā politiķam ir viens no būtiskākiem rādītājiem. Man attiecīgi, mēs runājam par visu to, kas bija saistīts ar iegramatošanu, par to, kādā veidā tika organizēti procesi, tas vienmēr bija attiecīgi arī pārbaudīts daudz reizes, audīts. Bija valsts kontroles atzinumi, kur mēs attiecīgi rīkojamies, lai tev... Jā, un ir krimināllietas. Un neviena. Sākot no Sanāna no ūdens un beidzot patreiz ir šis drausmīgs skandāls, kas ir saistīts ar 3 iepirkumiem, kur noteikti tas izraisa arī jautājums par to, vai es visu daru ideāli. Mēs pieņemam, ka pa 10 gadiem es varbūt esmu arī pieļaujis kļūdas. Vai jūs uzskatāt, ka jūs esat bijis krietns, čakls un rūpīgs saimnieks? Šajā situācijā no vienas puses varbūt mazāk vajadzēja atsevišķus brīžus uzticēties papīriem un dokumentiem, bet pārmest, ka es būtu spējīgs konstatēt, kad iepirkumi piedalās un iepirkuma uzvara pasaules mēroga kompānijas, kas nav tā kā kaut kāds... Vairāk jā nekā nē? Kas labais saimnieks? Vairāk jā nekā. Vairāk jā nekā nē.